Čevernieks tautie, Teiņas Dalpinīgais Latvijas YouTube idiots un dēm es esmu eiroskeptisks. Lasīs ziņas, nekas jauns, kā parasti, mums pacels nodokļus. Un tad tāds sīkums datu statistikas centrs secinājis, ka 46%, ja es nemaldos, dzīvo uz nabadzības robežu. 2 gadus apakaļ liekas, tas skaitlis bija katrs 3. Nu jau tas paaugstinās. To parāda statistika. To nesaku tikai es. Ja mēs tā turpināsim, mums valsts nebūs. Tieši tāpēc es pievienojos eiroskeptiķiem. Līdz šim neviena no partijām nepārstāvēja manas intereses un manas dombiedru intereses. Un es domāju, daudz tādu cilvēku, kā es, kuri uzskata, ka vajadzētu, varētu kaut kā savādāk. Es jau no laika galā visiem savējiem teicu, es nezinu, vai es to video minējis, bet jo sliktāk ies valstī, jo vairāk tādiem kā mums būs atbalsts. Vai jūs gribat pārliecināties par to vēl gaidot 4 gadus? Kārtas jūsu rokā. Es neobligošu balsis, es nekandidēju. Es esmu pievienojies dombiedriem un nekam vairāk. Tie, kas pavēros TV24 ierakstu, un paldies visiem tiem, kas izteica labus vārdus, bet tie, kas pavēros TV24 ierakstu, jūs redzat, tā ir tā jaunā politiķa paudze, kas mums aug. Neko neatšķirās no iepriekšējiem. Jau tagad dažām labam ir dubultdzots lielāks kā man pakaļ, bet ne par to ir stāsts. Tie, kas paskatīsies, te redzēs, viss tas viedoklis ir viens un tas pats. Latvijā beidzot ir nepieciešama opozīcija. Eiroskeptiķi ir vienīgā opozīcija. Un es neaicinātu tik daudz jūs, es negribētu ubagot jūsu balsis. Es vairāk gribētu piesaukt jūsu goda prātu. Jūs šaubaties par eiroskeptiķiem, pievienojieties. Turat modru aci. Jūs gribat kaut ko darīt, bet nezināt, ko darīt. Pievienojieties. Turat modru aci. Arvien vairāk jaunieši man raksta ar jautājumu, kā var jums piebiedroties. Un nākošos video jūs redzēsiet, mums ir cilvēki, kas vēlās darboties. Daži ir kautrīgi, daži grib palīdzēt kaut kādā citā veidā, jebkas, kā jūs varat palīdzēt kustībai, idejai, domai, dombiedriem, būs noderīgs. Tāpēc pirms šīm vēlēšanām izdarat gudru izvēli. Es nesaku, ka mēs esam nākošā labākā lieta pret griestu maizi, bet es uzskatu, ka ir pienācis laiks pēdējai cīņai. Un bez šīs cīņas vairs jau cīņa nebūs iespējama. Šī ir legāla cīņa, godīga cīņa, kurai ir jāpamodina jūs. Tie, kas vēl snauž, tie, kas ir pavilkušies uz Krievu histēriju. Viens no maniem dombiedriem, kurus domāju ļoti gaišs prāts, ieraksta postā ārprāts, redzi, kā Krievija skalo savus cilvēkus un stāsta, cik tur ir Krievijā labi. Tā kā mūsu mēdī nedarītu to pašu. Pietiks to Krievu histēriju. Krievi jau nāk 25 gadus, vēl nav atnākuši. Cik ilgi jūs vēl tā varēs čakarēt? Cik ilgi? Kamēr jūsu vecmātēm noņems pēdējo pensiju. Kamēr jūsu visi bērniem būs viennozīmīgi skaidrs, kad ir jāaizbrauc, bet jau nezināst kur, tāpēc, ka visa Eiropa jau ir piepildīta musulmaņu. Visā Eiropā jau nevienu svešu negaidīs. Eiropā sāksies pilsoņu karš. Pie mums visticamāk brauks vācieši, franči, norvēģi, zviedri, angļi. Jo pie mums ir pārāk sūdīgi vēl patreiz. Tāpēc dombiedri, pievienojieties, aktīvisti, pievienojieties. Tie, kas grib pārstāt baidīties, pievienojieties. Pārtrauc to Krievu histēriju. Sakopsim beidzot valsti. Edvīns Puķi izteicās ļoti labi ideja, un tas viennozīmīgi vienīgais veids, kā var sākt izmainīt mūsu valsti. Mums ir knaps, kas nestrādā. Jo, ja viņš strādāt, jūs saprotat, tieši tāpat kā mēs neviens neesam idioti. Puse no tiem, kas sēž Jēkab 11, būtu aiz restēm, sēdināt. Bet, mums ir atkal sistēma. Mums ir kukuļu ņemšana un došana
tādā līmenī, man liekas, kā nekur. Nu labi, varbūt Ukraina vēl mūs pārspēja. Bet, ja Knaps, ja Vits, ja policija darītu tikai to, ko nu viņiem prasa, viss būtu daudz savādāk. Tāpēc tās ir instances, kas jāpārformē pirmās. Ir jāsamazina valsts aparāts 230,000 uz 1,5 miljonu cilvēku nopietni. Tā kā jūs izdarat savu izvēli, jūs domājat. Bet mēs darīsim. Vismaz tik, cik jūs mums ļaus. Pie pašvaldību vēlēšanām nekas neapstāsies, neatkarīgi no rezultātu. Pašvaldību vēlēšanas būs mums, maniem dombiedriem, kā atskaits punkts. Cik mēs esam 2, 3, pēdējais pusgads, teiksim, kad aktīvi eiroskeptiķi darbojās. Pirms tam viņiem neviens nezināja. Spļauj virsū tiem aktīvistiem, kad viņi bija atsevišķi. Man, Sigim, Robertam. Mēs esam tagad apvienojušies. Un kopā mums ir spēks. Un tas tikai mūsu domu grupā. Bet ja mēs visi apvienosimies, latviešu, krieviem, ja mēs pārstāsim to nelaimīgo krievu histēriju, mēs varēsim mainīt valsts līdz šitā. Tam mums ir nepieciešama mūsu valūta. Tam mums ir nepieciešams organizācijas Latvijā, kuras strādā. Kā to panākt? Kaimiņš bija jūsu cerība. Apdirsās. Mums nevajag līderi. Jūs katrs varat būt līderis. Bet, lai tas notiktu, jums ir jāuzņemās sava daļa atbildības. Es centos izteikties tā, lai jūs saprotat. Es par to te visu runājot un domājot, paliek ļoti emocionāls. Tāpēc, ka man rūp tas, par ko jums pārāk grūti domāt, jo ir seriāli daudz interesantāki. Boybandi, puišu grupas, daudz smukākas kā es. Es viņiem nekonkurēju. Es gribu atgūt valsti. Paliekt forši. Čau.